tavu piemiņu. Mēs tevi lūdzam, ļauj mums tavas miesas un asins svētos noslēpumus tā godināt. Mēs arvien varētu sevi saist tavas pestīšanas augļus, kas dzīvo un valdi no mūžības mūžībā. Dieva tava un tava un svētā gara vārdā. Žēlastība jums un mīlestības no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Lai ir slavēts Dievs, mūsu
šo atmosfēru, un lai mēs lūgtos par šo vienotību, lai arī tajā mēs rastu spēkus. Lūgsim Svēto garu, lai viņš šķīstītu mūsu dvēseles no visiem mūsu grēkiem, un arī palūgsim Dievu par visiem mūsu nolaidības grēkiem, sevišķi par garīgo kūtrumu un slinkumu, ne jau slimības dēļ, bet nolaidības dēļ neapmeklējot dievkalpojumus. Lūgsim Svēto garu, lai viņš mūs atkal dara par tīriem un patīkamiem Dieva bērniem. Vienosimies un dziedājumā uz svētību.
Lūksimies! Visvarenais mūžīgais Dievs, kas valdi par debesīm un zemi, uzklausi žēlīgi savas tautas lūgšanās, un mūsu laikiem dalās savu mieru. Mēs tevi lūdzam mūsu Kunga Jēzus Kristus, tava dēla vārdā, kas ar tevi dzīvo un valda svētā gara vienībā, un Dievs visos mūžu mūžos. Lasījums no pravieša Isaija grāmatas. Kungs Dievs man sacīja: Izraēl, tu esi mans kalps, kurā es tikšu pagodināts. Es tiku pagodināts Kunga acīs, un mans Dievs kļuva mans stiprums. Un tagad Kungs sacīja: kurš mani jau no dzimšanas ir padarījis par savu kalpu, lai es atgrieztu pie viņa Jēkabu un saplacinātu viņam Izraēli. Un viņš sacīja: tas ir par maz, ka tu esi mans kalps, lai atjaunotu Jēkaba ciltis un atvestu atpakaļ tos, kas palikuši no Izraēļa. Es tevi iecelšu par gaismu pagānu tautām, lai mana pestīšana aizsniegtos līdz pat zemes robežām. Tas ir Dieva vārds. Pateicība Dievam! Atbildēsim uz šo dzīvo Dieva vārda lasījumā 40. psalma iedziedājumu. Lūk, es nāku pildīt Kunga Dieva gribu. Lūk, es nāku pildīt Kunga Dieva gribu. Gaidīju, kur viņš man pievērsās. Manā mutē viņš iedīs jaunu dziesmu. Slavas dziesmu mūsu Dievam. Daudz redzēs un visies un cerēs uz
Lasījums no Svētā apustuļa Pāvila pirmās vēstules korintiešiem. Pāvils, pēc Dieva gribas aicinātais Jēzus Kristus apustulis un brālis Sostēns Dieva draudzē Korintā. Tiem, kas ir svētīti Kristu Jēzu un aicināti svētumā, līdz ar visiem, kas ir vienā vietā iesaukts mūsu Kunga Jēzus Kristus, gan viņu, gan mūsu Kunga vārdu. Žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva, un no Kunga Jēzus Kristus. Tas ir Dieva vārds. Pateicība Dievam. Sveiksim jaunas mūsu karali, nesvarīgajiem izviedēm, lai slavēts Dievs. Jānis Kristītājs ieraudzījis Jēzu nākam pie viņa sacīja: Lūk, Dieva Jānis, kas nes pasaules grēkus. Viņš ir tas, par kuru es teicu: pēc manis nāk vīrs, kas ir augstāks par mani, jo viņš bija agrāk nekā es. Es viņu gan nepazinu, tad nācu kristīt ar ūdeni, lai viņš kļūtu pazīstams Izraēli. Un Jānis liecināja sacīdams: es redzēju garu kā valodi nolaižamies no debesīm un paliekam pār viņu. Un es viņu nepazinu, bet tas, kurš sūtīja mani kristīt ar ūdeni, sacīja man: tas, pār kuru tu redzēsi garu nonākam un paliekam, ir tas, kurš kristīs svētajā garā. Un es to redzēju un dodu liecību, ka viņš ir Dieva dēls. Un tas ir Kunga vārds. Sāks
mēs jau ar 18. janvāri, kad pēc dažām dienām visas pasaules kristieši, labas gribas kristieši, tiešām ne visi ir labas gribas kristieši, kuri tikai saucas par tādiem, bet mēs vienosimies lūgšanās par mieru, vispirms jau mūsu pašu kristiešu vidū. Miers ir ļoti svarīga un ļoti vajadzīga lieta, lai cilvēks varētu vispār dzīvot. Un svētie raksti ir viens no tādiem arī instrumentiem, kas veicina mieru. Es domāju, ka tas ir arī tāds kā medikaments mūsu dvēselē. Kad kļūst varbūt skumīgā sirdī, paņem svētos rakstus, sāc tos lasīt. Un noteikti svētais gars tev tieši parādīs to vietu, kurā viņš arī pateiks, kas tev tajā brīdī visvairāk varbūt ir vajadzīgs. Tas ir kā eliksīrs mūsu sirdī, jo tur mēs nelasām pasakas vai kādu vēsturisku aprakstu, kā tur Jerikas pilsētu apleca 3 dienas un kā tie izraelieši tur staigāja apkārt un beigās no tām vibrācijām vēl skaļi saucot, kliedzot un pūšot tas ļoti zemo frekvenču taures no ļoti masīvu dzīvnieku ragiem, lūk, sagrāva Jerikas mūrus pilsēta, kur bija 3 dienas aplenkuši. Mēs nelasām tos vēsturiskos fragmentus, lai gan arī daudz interesantu no vēstures. Mēs uzzinām par vecās derības stāvokli. Bet sevišķi jaunajā derībā mēs uzzinām ļoti daudz par Jēzu. Uzzinām caur evaņģēlistu Lūkasu par mūsu pestīšanas sākumu, proti par Dieva vārda ieviesošanos. Uzzinām par arī mazo Jāni Kristītāju, arī par viņu. Lūkas mums vēstīja, nevis jau no citiem avotiem mums to nepavēstīja, kā tas ir bijis iesākumā. Un Jānis, apustulis un evaņģēlists, jau arī mums atklāja, kas tad bija tajā iesākumā, kad bija šis vārds, kas kļuva miers un dzīvojas ar mums, un mēs redzējām viņam godību, ka mēs Kristzimšanas laudēs arī dziedājām šo responsori verbu, kādu faktu mēs un vārds, dabis mīres, habitaviti nobis un dzīvojas mūsu vidū, et vidimus gloriem ejus, un mēs redzējām viņam godību. Jā, lūk, svētie raksti, tā ir brīnišķīga dāvana no Dieva. Lūk, te vakar, pateikšu godīgi, kā tur bija prāvis jau ir tāds riebīgs jums, tad raudzē visur pār savu degunu, skatās, lai viss nebūtu kārtība, ieraudzījāt tādu mazu skaistu bardadziņu virs zakristijas, otrajā stāvā tur jau pa gadiem 10 sakrājas, ļoti daudz neizmestu kastu, klama, un par remontiem, kas tur tikai nebija sabās, nav viss likvidēts, te līdz pusnaktī bija man darbiņš labs tāds, cik vakar bija bērs, bija vakara misa, davai pastrādāšu. Protams, šodien beigta mugara, bet, ne par to es gribu teikt, ka es tur te strādāju, bet es atradu veselus 2 maisus ar mieram tuvu grāmatiņām, kuras netika izņemtas, kuras tika ieteiktas mūsu draudzē par šiem dažiem pēdējiem gadiem, 2 milzīgas kuras, praktiski vesels spainis mieram tuvu šo grāmatiņu, kurās ir tik vērtīgs, liekas, materiāls, ka sirds plīsa, kad vienkārši nezinu, ko
jāizmet ārā. Un dilēma mest ārā vai nemest ārā, es jau tāds skrupulos savā ziņā esmu. Jā, bet tu nevar jau mūžīgi krāt makulatūru, ja cilvēki to nelasat. Es domāju, cik skumīgi. Cilvēki tur tādas brīnišķīgas domas ir ierakstījuši komentāros par svētajiem rakstiem. Domāju, kāpēc mūsu draudze ir tik kūtra uz garīgās literatūras lasīšanu, sevišķi kā uz svētajiem rakstiem? Pat tos 10 egzemplārus draudze vairs pat neizņem. Mieram tūnācās arī atteikt Katoļu baznīcas vēstneša skaisto jauno žurnāla izdevumu jau pirms gada. Jo nebija, kas to nopērka, par to ir jāmaksā draudzi, priesteri, jā. Lūk, cik žēl liekas, ka katoliskajā baznīcā, ka es dzirdu arī mazāk cilvēki grib lasīt garīgo literatūru un sevišķi svētos rakstus. Tur, protams, mums būtu jāpamācās no mūsu luterāņu draugiem, kuriem Dieva vārds ir ļoti nozīmīgs un būtisks viņu kristīgajā ticībā. Protams, nav jau tikai jālasa to kā literatūru un jātiksminās, cik forši ir Dieva vārds, bet ir jādzīvo pēc šī Dieva vārda. Un lūk, arī šodien evaņģēlijā dzirdam, ka Jānis Kristītājs liecina par Jēzu, kuru viņš nekad agrāk nebija redzējis, tikai 6 mēnešu vecumā būdams, kā jau teicu, pagājušajās mātes miesās. Un viņš priekā sakustējās, kad sajuta bērna Jēzus. Mazmazītiņa tikko ieņemta bērna Jēzus klātbūtni Marijas jaunavīgajās miesās, bet tā bija gara saskarsme, svētais gars. Un šoreiz svētais gars lūk atklāja viņam, ka tas, par kuru nolaidīsies balodis kristības brīdī, tas būs tas Izraēļa tautas mesija, jeb glābējs, pestītājs. Viņš pats saka, es redzēju garu, kā balodi nolaižamies no debesīm, paliekam par viņu, un es viņu nepazinu. Bet tas, kur sūtīja mani kristīt ar ūdeni, sacīja, lūk, tas, par kuru tu redzēsi garu nolaižam un paliekam, ir tas, kurš kristīja svētajā garā. Sēdien mēs pagājušajā sēdienā tieši pārdomājam par mūsu kristības svarību mūsu garīgajā dzīvē. Bet rodas jautājums, kā mūsu laiku modernajam cilvēkam šodien saglabāt savu kristību, nemainīgu un stipru. Kristībā, ja jūs labi sekojat mūsu arī kristības ritam visas laikā, parasti es cenšos mūsu draudzēs arī kristīt tikai ar svēto misiju, vai mazi vai lieli, kā tas bija arī priekšrakstīts ar Otro Vatikānu koncilu, lai to savieno ar vissvarīgāko, proti ar Euharistijas sakramentu, gan laulību un kristību. Jā, ieteikums arī bēres, tas, protams, nav sakraments. Bet, lūk, tad 4. dāvana, ko saņem kristībā, ir ticības dāvana, ko simbolizē šī aizliegtā kristības svece, kuru savukārt bērna tēvs, ja tāds ir klātesošs kristībās, vēl kādās citreiz, ka arī nav, tad viņš aizliedzina to no lieldienu sveces paskāla, kas reprezentē Kristu mūsu vidū, sevišķi lieldienu laikā un, protams, vienmēr kristības brīdī. Tad ticības dāvana, bet kā mums šo dāvanu saglabāt, tad, kad tas bērns vairs nav maziņš, kad tādu jau kā Andrīti, cik jau tūlīt viņam būs 4 gadīgo, kā Mārtiņu 3 gadīgo, kā tādiem, kam ir vēl maziņi, viņi ir vecāki atnes uz baznīcu, tādu kā Edgaru, Janci, un kad ir iespēja Lukasu, vēl mamma var atvest ar tēti, aiz rokas atvert, bet kad
nosit dzīves pulkstenes 11, 12 gadus, tur izdien antenes no galvām. Ja? Izdien tie radzini, un vairs negribās iet uz baznīcu, negribās iet piekalpot misē, negribās kādam dziedāt bērnu korī vai aiziet uz pieaugušo kori, negribās piedalīties dievkalpojumos, tā ir, jā, negribās vairs praktizēt savu ticību, un ja gadās, ka iet bariņš un priesteris iet garām, kauns ir pasveicināt, pateikt, lai ir slavēts Jēzus Kristus. Jā. Kas notiek ar mūsu ticību? Tā ir mazumā. Un kāpēc? Jautājums. Tāpēc, ka netiek bieži praktizēta savu ticību, un tā tiek praktizēta caur svētajiem sakramentiem, un tiek stiprināta arī ar šo Dieva vārdu. Ka redziet, svētāji visai ir divas lielas daļas, kuras no pašiem pirmajiem gadsimtiem arī nav mainījušās. Ir vārda liturgija, tas ir tas, kas notiek patreiz. Lūk, ar visiem ievada rītiem, svētdienās vēl ar svinīgu jūsu pārsvētīšanu ar kristības lieldienu ūdeni, par piemiņu mūsu pieņemtai kristībai. Tātad priesteris jums visu to nepatīkamāko visas daļu spredini, tur jālūk, saka, un tad ir otra daļa, euharistiskā daļa, jau vairāk priecīgāk, jau vairāk kustību, jā, un tur raidāk kā notiek. Lūk, divas daļas, divi galdi, vārda galds, dievvārda galds un euharistiskais galds, jau pat komunija arī, kas ir mūsu pabarošana ar Kristus Jēzu un citreiz arī ar Kristus asins, ja zem diviem veidiem tā tiek radīta. Jā, bet dzīvais Dieva vārds tomēr ir ļoti, ļoti svarīgs kristieša dzīvē, jo tas dod ļoti vērtīgus norādījumus, kā mums stiprināt savu ticību un kā mums arī to saglabāt. Kaut vai, ja jūs paņemiet brīnišķīgu aprakstu no Makabiešu 2. grāmatas, kur ir liecība par tiem 7 Makabiešu dēliem un viņu māti, brīnišķīgo māti, kad viņus nogalināja. Kāda skaista liecība izskanēja no mātes, kura uzrunāja savu jaunāko dēlu ar vārdiem: Dēls, atceries, ka 9 mēnešus tevi nesēju manās miesās jau no tālāk, lūk, un nedari man kaunu, saglabā savu tēvu ticību, ka beigās jaunākais arī pats iztiek rokas un saka, vārmākam, davai nogalini mani, bet es būšu uzticīgs manu tēvu Dievam, Izraēla Dievam. Lūk, skaista brīnišķīga ticības liecība. Caur tiem arī daudziem locekļiem sākās Stefans, pirmais jau jaunās derības moceklis, 26. decembrī, uzreiz mēs svinam viņa svētku dienu, kā viņš liecināja, es redzu atvērtās debesis un Dieva dēlu, kas, lūk, man jau tur gaida, svētais Laurencijs, kas jau, protams, nav svētajos rakstos, bet arī baznīcas skaistajā tradīcijas aprakstā no mocekļu dzīves stāstiem un aprakstiem liecina lūk par savu ticību, kad viņš pat nejūt sāpes. Šī ticība bija tik stipra viņa sirdī, kad lūk viņš pat varēja pasmieties par to bērni, saka, tu nekrietnais bērni, nu taču neredzi, ka mans viens sāns jau ir smuki apcepts uz šīm restēm uz uguns, nu pagriez, taču man ir uz otru sānu, lai nepiedēs. Un varēja pazogoties, liekas, ka rotarādā viņas pieņēma kristības šo skaisto nāvi, kas bija pārējā mūžīgajā dzīvē. Protams, nekāda jau tur skaista nebija fiziski un lielas briesmīgas sāpes.
cik daudz arī mūsu ticības mocekļu Latvijā bija bolševikiem ienākot tiem Krievu karavīriem, kuri nomocīja tik daudzus simtus mūsu ticības brāļu un arī priesteru, kuri bija deportēti. Es atceros vienmēr to liecību no manas kaiminienes, kurā arī brālis bija priesteris, un tad Krāslavā 3 mocekļi, 2 priesteri un zakristians Vidmans Lunka liecināja tie, kas strādāja uz tās dzelzceļa stācijas. Tur viņi bija mocīti, spīdzināti, zem nagļu sakaitētās ādatas tika dotas un ādarauta nost. Un tad viens teica, riel как бык Turoļski. Jā, mauroja tas priesteris sāpēs, Sigismunds Taburē, par kuru konkrēti runāja. Jā, mauroja kā Turoļs vērsis. Jā, protams, tas sāpēs bija šausmīgas. Jā, bet tomēr deva spēku Dievs izturēt, neatteikties. Jā, ja tev, mīļais draugs, atnestu sakaitētās ogles, jā, un tas sabērtu un liktu ar plikām kājām, pa tam staigāt vai pa stikla lauskām, vai arī tev kādam izdurtu acis un draudētu un nocirst galvu. Nezinu, vai tu izturētu šādu spiedienu, nepadotos, bet daudzi taču izturēja. Kas deva viņiem šo stiprumu un spēku saglabāt savu ticību draugošās nāves un moku, sevišķi nāve jau nebūtu tas briesmīgākais jau uzreiz, bet draugošo moku spīdzināšanas priekšā. Protams, bija arī kas salūza, bet tomēr lielākā daļa izturēja. Šodien es viņus godinātu par svētos. Lūk, tie bija arī svētie raksti. Tas bija liecības, kas deva spēku arī mūsu pirmo gadsimtu kristiešiem izturēt tos pārbaudījumus, jo bija jau uz kā atbalstīties. Taču visi šie pirmā gadsimta pirmie kristieši, kas viņi bija pārsvarā? Viņi bija taču ebreji, viņi bija vecās derības tautas sekotāji, kuri zināja savu vēsturi, kuri zināja par tādiem makabījušiem, kuri zināja par tādu ījābu grūtībās un ciešanās, kur tomēr beigās, kaut arī zaudēdams visu ģimeni un iedzīvi, tomēr pateica, lai Dievs ir mūžam slavēts, un Dievs restituēja, atgrieza viņu visu atpakaļ. Jā. Tad Dievs kā atskatīties bija svētā vēsture, kuru vecās derības ļaudis mācījās, pārstāstīja no mutes mutē, rakstīja, kad jau bija rakstība iespējama. Lūk, Bībelē ir ļoti vērtīgs ticības saglabāšanas rīks un instruments. Un liekas tik žēl, ka šodien mūsdienu jaunieši lasa visādas gadestes, horoskopus, visādas blēņas, skrien pie kūšļotājiem, pie burviem, grib izzilēt, arī jau Ukrainā, kad ir karš, tad jau tur tik daudz skrien pie ekstrasensiem, kāds būs 2023. gads, un jā, tā, ko es tur redzēju, kas jau pilns fejums vienmēr ir, paskatruši to kartis, kartis tev pateiks patiesību, jā, nē, Dievs tikai ir cilvēces likteņa īstais un vienīgais saimnieks. Kad Dievs pagriežas, nekādas kārtas nepalīdzēs un nebūs tā kā cilvēks grib, bet tā kā Dievs liks to darīt. Un Dieva vārds mums māca pildīt Dieva gribu. Kad atskanēja uz Tabora kalna Tāva balss, šis ir mans mīļotais dēls, ko Dievs arī teica tiem Pēterim, Jākabam un Jānim, 3 apostuliem, jums būs viņu klausīt. Viņš lika mums klausīt savu dēla balsi. Un Jēzus balss šodien atskan savu baznīcas balsi. Jā, dažreiz savu ievainoto baznīcas balsi, dažreiz arī caur vareno Jāne Kristītāja balsi,
Tas arī dažreiz pavēl, kas mums ir jādara, kad pavēl no mīlestības pret cilvēku, kuru baznīca grib palīdzēt atpestīt Jēzu. Tad, mīļie draugi, lasīsim svētos rakstus un labāk nepažēlosim tos dažus eiro, lai nopirktu kādu labu kristīgu grāmatu, lai izlasītu. Jā, man prieks, ka mums draudzē tāds vecais Joņs, kurš mīl lasīt grāmatas, un ja kādā dzimšanas dienā domājam, ko viņam uzdāvināt, viņa saka, viņš mīl lasīt, jā, uzdāvināsim viņam kādu grāmatu. Viņš te saka, ka ir pārlasījis visas grāmatas, kādas bija mūsu grāmatu galda iepērnot, ne? Māja galvu, ka piekrīt, jā. Mums bijušo, un vēl, kad vajag esošo zakristiānu. Jā, tas ir labs skaists arī no manas puses piemērs, ko es gribu ne jau pavēlīt Jāni, bet aicināt, pamudināt arī vecākas paudzes locekļus mūsu draudzē, nevis varbūt pie televizora vai tukšās sarunās, bet paņemt, ja varat vēl lasīt un redzēt, palasīt to pašu grāmatīnu mieram tuvu, tos skaistos komentārus, Dieva vārdu katrai dienai, sevišķi jūs, kuri nevarat varbūt atnākt jau katru dienu, gan varat daži, bet negribat slimķi esat slimķi, tukšas solu rindas par to liecina, ka jau visi tik ilgi slimo, negrib nākt uz misi, jā, bet palasiet Dieva vārdu katrai dienai, un jums varbūt atvērsies acis tajā dienā, kad Dievs jūs tiešām mīl, kad Dievs jūs nav aizmirsis, kad Dievs arī jūsu slimībās vienmēr ir jums blakus, kad Dievs rūpējas par jums, par jūsu ģimenēm, kurš ir teicis, ka ja pat māte atstās un aizmirsīs savu zīdaini, Dievs mūs neaizmirsīs. Ticēsim arī Dieva vārdu. Ticēsim arī tam, kas ir rakstīts šajā Bībelē, svētajos rakstos, līdz sevišķi jaunajā derībā, smelsimies spārkus cīņai pret šiem smagajiem mūsu dzīves pārbaudījumiem, pret visiem ēles uzbrukumiem, tad Dievs arī mums dos, kā svētajam Franciskam, tik daudzas atbildes, kurš grūtību un arī atbildes tos līdzīgi darbiem brīžos atvēra Bībeli uz dūlo, kas saka, tautā aizvērtām acīm un vienkārši iebakstījā pirkstu un paskatījies un izlasīja, un Dievs viņam tieši tajā brīdī deva atbildi uz viņa ļoti sarežģīto jautājumu. Akvinas Toms 2 nedēļas gāja, cik reiz, lai saprastu kaut kādu lielu ticības patiesību, tad viņš arī atvēra svētos rakstus, ka tikko teica tā, un svētajā gara lūdza, kungs paskaidro man, ko tas un tas nozīmē tops, un viņš atdod atbildi uz to jautājumu, kas viņu nodarbināja cik reiz pat vairākus mēnešus. Redziet, arī tie ir mazi tādi brīnumi, kurus Dievs varbūt arī caur svētajiem rakstiem var izdarīt jūsu dzīvē, jo tā ir Dieva svētā gara apgarotu cilvēku grāmata, kas ir sarakstīta, tātad caur Dieva inspirāciju un caur Dieva svētā gara iedvesmu mīlēsim svētos rakstus, ticēsim tiem un arī izplatīsim šo Dieva vārdu, kas ir ceļš, patiesība un dzīvība būs arī kristiešiem. Jēzus Kristus. Amen. Nāk jau nosūtēt arī savu ticību, apliecinot, dziedot kopā. Es ticu sev vienu Dievu,
savas sirdis uz lūgšanām, atbildot ar tām uz tikko arī dzirdēto Dieva vārdu. Labais Pestītāji, tev bija labākais paaicināt 11. janvārī savā debesu valstībā mūsu draudzes locekli Uldis Angelu, kuru vakar kopā arī ar viņa mātes Anastasijas atvestajiem no Anglijas pīšķiem lūdiem zemesklēpī mūsu kapos. Lūdzam, piešķir viņam visu grēku piedošanu. Es viņam žēlsirdīgs tiesas debesu mājās un palīdz arī ģimenes locekļiem šajā smagajā pārbaudījumā izturēt un būt stipriem ticībā. Mēs tevi lūdzam. Uzklausi mūs, Kungs un Dievs. Palūksimies par mieru mūsu dvēselēs, mūsu ģimenēs, mūsu draudzēs, mūsu Latvijā. Tāpat palūksimies par mieru Ukrainā, lai līgādātas kāds izrēties un par Krievijas atgriešanās. Mēs tevi lūdzam. Uzklausi mūs, Kungs un Dievs. Dievs, atver debesu mājokļus visiem mierupējiem. Mēs tevi lūdzam. Uzklausi mūs, Kungs un Dievs. Un dod stiprumu visu izturēt. Mēs tevi lūdzam. Uzklausi mūs, Kungs un Dievs. Palūksimies, lai Kungs ar mūsu ģimenes, mūsu līdzcilvēkus. Mēs tevi lūdzam. Uzklausi mūs, Kungs un Dievs. Palūksim par pirms dažām dienām aizgājušajā Aivara Lisovska dvēselīti, kurš 55 gados atstāja šo pasaulē slimības dēļ. Lai Dievs piedod viņa grēkus un vada ceļu uz mūžību. Mēs tevi lūdzam. Uzklausi mūs, Kungs un Dievs. Palūksimies par veselīgiem šķīstītājiem, arī par tām veselīgām, kas ir aizsauktas nesagatavotas. Lai piedod Dievs visus grēkus, gan vajadzīgo, gan apzinātos, gan neapzinātos, un ļauj to ātrāk redzēt Dieva laiku. Mēs tevi lūdzam. Uzklausi mūs, Kungs un Dievs. Lūksimies par mirušo priesteri Pēteri Skeviču, lai par visam priesteriem un biskupiem, lai viņais Dievs pieņemtu savu valstu. Mēs tevi lūdzam. Uzklausi mūs, Kungs un Dievs. Gribu arī šajā dienā aizlūgt par ilgadēju valda baznīcas ēpjaunieku un baznīcas komponistu Mamertu Celminski, kuru arī 93. gadā šajā dienā kungs aizsauca mūžībā. Tā arī nepiedzīvoja pāvesta vizīti, ko es ļoti gaidīju. Lai Dievs tagad arī iepriecina un ļauj viņam jau dziedāt debesu eņģeļu korī mūžībā. Mēs tevi lūdzam. Uzklausi mūs, Kungs un Dievs. Es atļaušos palūgt Dievam lielu žēlsirdību savam tēvam, kas pašlaik atrodas reanimācijā ar ļoti smagu insultu. Cerības viņam nedod, bet es Dievam ļoti lūdzu žēlot viņu mazinu viņa ciešanas. Mēs tevi lūdzam. Uzklausi mūs, Kungs un Dievs. Es gribētu palūgt arī par visām žēlsirdību. Mēs tev pateicamies, kungs. Mēs tev pateicamies. Es gribētu palūgt par Junkrovas Česlavas mazgālu Rolandu, kurš šajā animācijā atrodas. Bet paldies Dievam sākt caurot pasaulī.
Mēs tevi lūdzam. Uzklausi mūs, kungs un Dievs. Kungs, stiprini mūsu ticību, cerību un paļāvību uz tevi. Mēs tevi lūdzam. Uzklausi mūs, kungs un Dievs. Kungs, palīdz mums izprast Dieva vārdu, lai caur to mēs redzētu skaidri savas dzīves ceļazīmes. Mēs tevi lūdzam. Uzklausi mūs, kungs un Dievs. Lūksimies par visiem, kas netic, kas šaubās, kas zaudējuši cerību, kas ir zaudējuši ticību, lai Dievs viņiem dāvā atgriešanās žēlastību. Mēs tevi lūdzam. Uzklausi mūs, kungs un Dievs. Lūkšos par mieru savas māsiņas draudzi, lai Dievs viņu pasargā vēl vismaz kādus laikus. Mēs tevi lūdzam. Uzklausi mūs, kungs un Dievs. Mūsu veselības dāvināja visiem mūsu draugiem slimajiem, vecajiem, vienturājiem un pansionātos ieskundētajiem cilvēciņiem. Lai svētā gara gaisma apspīd arī viņu sirsniņas un dāvā mieru un iepriecinājumu, un arī visiem, kuri cieš no vardarbībām pasaulē, sevišķi šajā bezderīgajā genocidā Ukrainā, kur ir bez paiļas, bez ūdens, bez elektrības, bez gāzes, bez ēdiena un bez saviem ģimenes mīļotajiem cilvēciņiem. Lai Dievs stiprina arī viņu ticību, lai viņi to nepazaudē, ticību labā uzvarai pār ļaunumu. Mēs tevi lūdzam. Uzklausi mūs, kungs un Dievs. Mīlestības kungs, piedod mūsu grēkus, un esi mums visiem žēlīgs un žēlsirdīgs tiesnesis, kad mēs stāsimies tava kroņa priekšā, lai nodotu noreikinu par mūsu dzīves pārvaldīšanas laiku. Palīdzi, kungs, mums izpildīt tavu slāpju gribu šeit, virs zemes, lai arī mūžībā mēs būtu tavas Euharistijas dalībnieki, Dievdienu priekā, svētkos sadraudzībā, tev ir slava un gods visos mūžos. No lūkšanu grāmatas 17. dziesma, eņģelis Gāvija sacīja no lūkšanu grāmatas šī dziesma.
ikreiz tiek svinēta šī Kristus upura piemiņā, ikreiz apkārtojas mūsu atpestīšanās darbs, caur Kristu mūsu kungu. Kungs ir ar jums. Uz augšu sirdīs, pateicīmies Kungam mūsu Dievam. Patiesi tas ir labi un taisnīgi, pareizi un svētīgi. Tā tev debes Tēvs, visvarenais mūžīgais Dievs. Mēs pateicamies vienmēr un visur caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Jo ar savu dzimšanu viņš atjaunoja sākotnējo cilvēku cieņu. Ar nāvi pie krusta izdzēsa mūsu grēkus. Augšām ceroties deva mums iespēju sasniegt mūžīgo dzīvi. Un mums skatījot pie tevis savā dāvā, atvera mums debesu vārtus. Un tāpēc vienotībā ar eņģeļiem un visiem svētajiem mēs tevi slavējam, teikdami tagad un vienmēr. Izmēries svēts
Pat pēc vakariņām viņš ņēma arī ķiķi, pateicās vēlreiz un deva saviem mācekļiem sacīdams: Iemiet un dzeriet no tā visi, jo tas ir man jaunās un mūžīgās derības asīm ķiķenis, kas par jums un par daudziem tiks izlietas grēku piedošanai. Dariet to manai piemiņai. Lūk, ticības un labums. Mēs iesim par tavu darījumus, un iesināsim par tavu augšām celšanos, un pateicamies, ka mums esi rāvis stāvēt tavā priekšā un ar vienu vēl tev kalpot. Es pasmīgi lūdzam, lai svētais gars vieno mūs visus, kas pieņemsim Kristus miesu un asinis. Atceries, kungs, savu baznīcu visā pasaulē un liec tai pieaugt mīlestībā līdz ar mūsu pāvestu Francisku, ar mūsu bīskapu Zbigņevu un ar visiem garīdzniekiem. Piemini savas saimes locekli Uldi, kuru tu esi aizsaucis no šīs pasaules pie sevis. Viņam, kas kristībā bija vienots ar tavu dāvanu nāvē, ļauj būt vienotam ar to arī augšām ceļoties. Atceries arī mūsu brāļus un māsas, kas ir aizmiguši ar cerību uz augšām celšanos, kā arī visus, kas ir bijuši tavā žēlsirdībā, un ļauj viņiem redzēt tavu vaigu. Apžēlojies par mums visiem, mēs tevi lūdzam, lai kopā ar Svēto Dievu māti Jaunavu Mariju, ar Svēto Jāzepu Slīgavēju, ar svētajiem apustuļiem un visiem svētajiem, kas tev bijuši patīkami no mūžiem, arī mēs kļūtu mūžīgās dzīves cienīgi un varētu tevi teikt un slavēt caur tavu dēlu Jēzu Kristu. Tavu Jēzu Kristu arī un vienā, tev Dievam visvētajam Tēvam, svētā gara vienībā, ir viss gods un slava visos mūžu mūžos. Amen.
saimi, savu mieru un vienību. Mēs tevi lūdzam, kas dzīvo un valdi mūžu mūžos. Lai Dieva miers ir ar jums vienmēr. Dieva miers lai ir ar tevi. Slavēsim Dievu bezturīgo mīlestību uz mums grēciniekiem. Dieva jārs, lūk, kas nes pasaules grāmatus. Svētīgi ir tie, kurus Dievs aicina pie savu galda.
Lūksimies! Vislabais Dievs, ielej mūsu dvēseles tavas mīlestības gāru, lai mēs, kam esi pasniedzis debesu maizi, dzīvotu mierā un saticībā, cauri Kristu mūsu kungu. Pateicos par jūsu līdzdalību šajā Euharistijā un atgādinu, ka 21. janvārī, tas ir šo sestdienu, 3:00 pēcpusdienā mūsu baznīciņā būs gods uzņemt arī mūsu brāļus luterāņus un citu konfesiju dalībniekus ekumeniskajā dievkalpojumā lūgšanu nedēļā par kristiešu vienotību. Esiet visi mīļi gaidīti un neizdariet man kaunu, lai nav tā kā no katoļiem praktiski nav nekā. Mums varbūt kādi brāļi no citām konfesijām. Tā kā esiet patriotiski savai draudzei un gaidu viskuplākā skaitā uz šo ekumenisko dievkalpojumu vakara mise 6 savā laikā. Tad ar 18. janvāri katru vakaru pēc misas būs arī dziedātas suplikācijas Svētais Dievs šai lūkšu nedēļā un dotas svētība ar visvētāko sakramentu, kā tas līdz šim vienmēr ir bijis. 25. janvārī noslēgumā tai nedēļai noslēdzoties arī Svētā Pāvila atgriešanās svētku vakara misas 6. Padieviet arī avīzīti, ka varbūt tā vēl nav nonākusi rokās krāpu galdā. Tur pa labai pusē te ir krāsēnās, pa kreisē pusē krūdas dēļ izdrukājušās arī melnbaltās. Arī tas var ņemt, protams. Un gaidu arī jūsu rakstījumus nākamajam numuriņam mūsu draugas avīzītē. Jā, te prieks redzēt dažus bijušos jūrmalniekus šodien. Arī Jūrmalā mums bija mūsu dievnams avīzīte, kas saucās, un tas ir mūsu draudze, tāda arī avīzīte. Jūs atradīsiet tur grāmatu galdā mūsu draudzītē. Tad arī ņemiet mieru, kā teicu, un lasiet katru dienu. Un gribu arī pamudināt, tomēr nākt uz darba dienu misē. Sevišķi, kas te dzīvo Ābolgos un Meža ielā blakus. Un kāpēc neatnākt? Un kāpēc vakara stundu neizdzīvot kopā ar Jēzu? Tas ir tāds tikai slimtums, vai tas ir netikums drīzāk šai draudzē, bet arī darbdienās, kad ir svētki, tad tik maz to cilvēku atnāk. Nezinu, vai visi tiešām var turpināt slimot, ka jūsu tomēr skaits ir ļoti, ļoti sarucis. Ja mums slimo, lai ātrāk izveseļojas, bet tomēr, lai nāk uz dievkalpojumiem, tad tomēr citās baznīcās tas skaits pieaug, mums te nes kāpēc viņš pazūd, vai tiešām atkal ir migrējuši citām draudzēm uz ogri. Jā, tad tagad atraktīvi divi priesteri, varbūt arī interesantāks tas dievkalpojums, bet ja mēs nākam, kā teicu, priesteru dēļ nulle vērtības mūsu ticībai. Es zinu tādus arī mūsu arī bijušos draudzes locekļus staigāt pēc gaitumos, aizskrien uz vienu draudzi, nepatīk priesteris, aizskrien uz citu draudzi, nepatīk, aizskrien uz trešo, jau konfesiju pamaina, tātad pie luterāņu, tad pie baptistiem, beigās vairs nav nekur. Nāksim Jēzus dēļ, tas ir vienīgais mans lozungs un aicinājums. Ne visi kristieši tiešām nāktu un lūgtos Jēzus dēļ, mēs būtu ļoti stipri kristieši. Paldies visiem, kuri to darāt ar mīlestību, un esat savas draudzes patrioti. Paldies arī mūsu ministrantiem, mūsu korītiem, evanģēliecei, un jums visiem, kuri lūdzaties ar mums un arī, kuri
bērniem un mazbērniem ieslēgt mobilo vai planšeti vai datoru saviem vecākiem, vecvecākiem, kuri nespēj uz baznīcu atnākt, ļaujiet viņiem to stundiņu papriecāties kopā ar Dievu, izdzīvosiet jūs bez tā mobilā uz to 1 stundu, nenomirsiet, bet ieslēdziet, atrodiet tiešraides, kuras notiek, vai šeit, vai kur citur. Dodiet iespēju jūsu slimajiem vecākiem, vecvecākiem piedalīties kaut kādā virtuālā veidā dievkalpojumus caur tiešraidi, jo tiešraidi ar to nodomu mēs turpinām raidīt, turklāt mēs dažreiz sev noguris, negribētu to darīt, bet tik daudz varbūt arī skaista mēs šajā dievkalpojumā saņemam un gribam dalīties ar šo skaistumu, arī ar šo skaisto dziedāšanu, kāda mums sanāk, kad esam kuplākā skaitā gorīti un arī, kad redzam ministrantu kuplo pulciņu. Es domāju, mums ir arī daudz laba skaista savā draudzē. Piemēram, to slēpt zem sieta, kā teikts, bet likt to sešturīt, tas ir dalāmies ar to, kas mums ir, kaut esam ļoti maziņa draudze, bet mēs mācamies lūgt Dievu kopā un pateikties viņam. Gribu arī pateikties par grāmatu sanešanu mūsu vīriem, Jānim, Vladimiram un Hubertam un ministrantiem Edgaram un Ivaram, kas arī vakar bija, un tās 6 paleles arī baznīcā sanesa, tā ka siltums būs, paldies Dievam nenosaucim, un paldies Dievam esam tomēr bez parādiem pagaidām, paldies, kuri ziedojat, un kuri vēl arī ziedosiet tālāk. Protams, fonds jau ir ļoti sarucis uz jau minimālāko skaitu, bet vēl varam izturēt. Tad Dievs jūs visus arī sveiki, un tad jau sapratāt, ka ir nomiris mūsu draudzes loceklis Uldis Skangals, tāds dušīgāks mūsu cilvēks, kurš te arī bieži gāja un piedalījies procesijā, nesa karogu, vēl 18. bija decembrī pie manis pusgrēks, tad un tas svētdienā 15. jau ir mūžībā aizsākt 71 gada vecumā tikai, un arī mūsu Anastasija, viņa mamma, ko atcerāties ar baltiem matiem sākanu Jāku, mūždienu nemainīgo, vienmēr bija arī dievkalpojumos ar mums, tad arī viņas tīšļus un Anglijas atveda meita, un tad vakar arī lūdiem abus dēlu un mammu mūsu draudzes kapos, blakus. Tad palūdzēties par viņu vēstniķam Anastasija jau 16. augustā 22. gadā pagājušajā gadā mirusi, tad laikam vajadzēja dēlam nomirt, lai beidzot mammu apglabātu. Tā doma iešaujas prātā, savādāk būtu līdz vasarai jāgaida. Izmantojiet iespēju, kamēr esat dzīvi, ejiet uz grēkus, bet nekad neziniet, kad būs pēdējā grēkus. Nekad neziniet, kad būs pēdējā mise. Esiet gatavi. Nezināt ne to dienu, ne to stundu. Paldies, kur regulāri ejiet uz grēkus, vismaz reizi mēnesi ir jādzīvo Dieva žēlastības stāvoklī. Saņemsim draugi, tagad arī Lūgas svētību. Kungs ir ar jums, Galvies uz svētību. Lai Dievs ir vien iepriecināt Tēvs, vada jūsu dienu savā mierā un dāvā jums debesu svētību. Amen. Lai viņš jūs vienmēr atbrīvo no visām nelaimēm un nostiprina jūsu sirdīs savā mīlestībā. Amen. Lai viņš jums ar ticības, cerības un mīlestības dāvanām palīdz nodzīvot šo mūžu labos darbos un laimīgi sasniegt